Labdien! Šīs stundas mērķis mums ir sekmēt apstākļu vārdu iedalījumu pēc nozīmes apguvi. Un varbūt jūs variet nosaukt apstākļu vārdu nozīmes. Laika, veida, mēra, cēloņa, nolūka un Paldies tev! Tātad jums šeit ir teksts. No šī teksta būs jāizraksta izceltie vārdi, un šiem izceltajiem apstākļu vārdiem būs jānosaka nozīme. Lūdzu, lūdzu rakstīt šī dienas datumu un pirmais uzdevums. Tā, nāciet arī pie tālos. Tā, lūdzu, lūdzu. Pirmā vārda. Tātad, gluži. Kāda tam varētu būt nozīme? Tas varētu būt mēra. Jā, pilnīgi pareizi. Tā, paldies. Vienkārši uzrakstīt nozīmi. Tātad nākošais tikko, lūdzu. Laika nozīme. Vienkārši uzraksti laiku. Ja? Tā, nākošo būs. Nekur. Apstākļu vārds nekur. Izsaka nozīmi. vietas. Jā, paldies. Vēl. Nākošo lūdzu. Super. Tas būs, nebūs mēra. Padomā lūdzu. Ko izteiks, kādu nozīmi? Vēl. Izteiks. Laiku. Jā. Paldies, klase. Lūdzu, nākošo. Tā. Nākošo. Lūdzu. Tā, kur būs vietas. Jā. Ko izteiks? Līdzi izteiks. Tātad teikumā. Kur? Līdzi izteiks. Bija. Vietu. Tātad atbild uz jautājumu. Kur? Tā, lūdzu. Tātad tu uzrakstīji uz tāpēc tur, un tas bija? Vietas. Tā, pēkšņi jaunas bija.
raksti kaut kur. Kur mēs noteicām? Raksti kaut kur. Kaut kur. Un tas arī izteiks kādu nozīmi? Vietas. Tā, prom, lūdzu. Tā, mēģināsim nākošā. Pavisam. Kur būs vietas? Tātad prom būs tātad prom, padom, jā, būs pareizi. Tu izteiks. Tā, drīz, lūdzu. Tā, tāda pavisam. Lūdzu, nākušā. Kur ir? Mēs tātad, kur apstāt vārds, ko izteiks? Vietu, un tur rakstīs tumši. Ja? Drīz. Laika. Tā, nākošo apstātu vārdu ar vienu. Kurš būs drusmīgi? Lūdzu, nāc. Tātad, nākošais bailīgi, lūdzu. Tā, lūdzu, nāc. Būs svarīgi, būs veida. Tā, nākošo, te ir jau raksta, gandrīz. Lūdzu. Tātad te nozīmē 5. Gandrīz veida nozīmē. Tā, kopā. Nāc, lūdzu. Tātad kopā būs veida nozīmē. Netālu. Tālāk tātad bija vietas. Lūdzu. Rakst pilnīgi. Netālu būs vietas. Jā. Tā, nāc lūdzu. Jā. Pilnīgi būs. Padomā lūdzu. Kā? Kā būs? Izteiks veidu. Jā? Tātad. Lūdzu, tev bija vārds, vai jā? Vietas. Izteiks nozīmē vietas. Tā. Un pēdējais vārds taisni. Lūdzu, nāc tu. Šis apstākļu vārds. Taisni.
veida nozīme. Tā, paldies par darbu. Tālāk lūdzu atveriet mācību grāmatās 101. lapspusi. Jums ir dots teksts avoti. Šajā tekstā mums ir jāatrod apstākļu vārdi, jāpasvītro tie ar zīmoliem, kā ļoti viegli, un jānosaka nozīmes. Pastrādājiet lūdzu dažas minūtes individuāli, un tad strādāsim tālāk. Lielākā klases daļa būs iepazīsies ar tekstu. Tagad jūs izvilksiet mazas lapiņas, kurās būs apstākļu vārdu iedibījums pēc nozīmes. Un šī lapiņa, ko jūs izvilksiet, būs arī jūsu grupas nosaukums. Tātad sadalīsimies pa grupām. Ja? Tātad laika, tad paceliet rokas. Tā, laika apsēžās šeit, šajā pusē, veida. Tā, jūs nāciet uz šo pusi, bet lūdzu ņemiet līdzi. Labi, apsēdieties lūdzu. Tātad veida šeit, mēra. Tā. Nāciet lūdzu šeit apsēsties. Tā, cēloņa. Cēloņa nolūka. Nāciet lūdzu šeit. Un kas mums palika nenosaukts? Vietas. Tātad vietas. Vietas lūdzu apsēdieties šeit. Tātad es lasīšu tekstu fragmentu, un jums būs uzmanīgi jāsako līdzi lasītajā un jāpiecerēs tajā brīdī,
Tad tiks nosaukts jūsu nozīmes apstākļu vārds. Labi? Tātad lūdzu uzmanīgi sekojiet līdzi un apsēdieties tā, lai jūs varētu piecelties. Ja? Tā. Tātad avoti. Ir pilsētnieki, kas krāna ūdeni dzeršanai, nekad nelieto. Ūdens krājums viņa alaži ved no zināma avota. Alaži būs laika. Mūsu zeme izsenis bijusi dziedniecības centrs. Kurš būs laika? Izsenis būs laika, būs apstākļu vārds. Tātad tas būs tāds vārds. Tas būs izsenis, būs. Tātad vienojieties. Nebūs. Tas būs. Tas būs. Tas būs laika apstākļu vārds. Bija pareizi, paldies. Tātad. Visā Rietumeiropā ir tikai viens svētavots – Lurdā, bet Latvijā to ir apmēram 70. Tā. Kas būs? Lūdzu? Tātad. Kurš vārds būs šeit? Visā Rietumeiropā ir tikai viens svētavots – Lurdā, bet Latvijā to ir apmēram 70. Tikai 70. Kurš vārds? Tikai nebūs. Tā. Šajā teikumā apstākļu vārds ir apmēram. Un tas būs kāda nozīme? Tā būs mēra nozīme. Tātad visspēcīgākie ir avoti, kas klusām izvērt kalnu galā. Vārds klusam. Jā, un tātad veida nozīme. Jā, paldies. Spēcās burbu avotā vistīrākais ūdens atrodas dziļi. Tātad vārds. Un kurš būs apstākļu vārds? Jā, paldies. Teikas dažu avotu atrašanās vietu viņi daudzkārt. Tādēļ ir saprotams, ka tās patiešām pastāv. Vārds. Tādēļ. Un celu. Paldies, apsēdieties. Šajā teikumā vēl bija apstākļu vārds. Teikas dažu avotu atrašanās vietu viņi daudzkārt. Tātad daudzkārt būs mēra apstākļu vārds. Paldies. Ar tiesas un rujieņas avotu ūdeņiem savulaik ārstējušies zviedru virsnieki, pat karalis Kārlis 12. Tātad apstākļu vārds. Savulaik. Būs nozīme? Jā. Gāmu mediķi nekādi nevarējuši valdnieku izārstēt, bet Latvijas dziedniekiem tas brīnišķīgi izdevies. Tātad šajā Rūtuma rajonā aiz Melnezera ir taka. Tā ved uz Milskalni, kur te lejas avots. Tā. Vai tā ir leja? Tā. Leja. Būs. Kas būs tā? Jā, tātad. Un tā. Apstākļu vārds. Kur. Tātad šajā teikumā apstākļu vārds. Viens apstākļu vārds kur. Tā ūdens labvēlīgi iedarbojoties uz iekšējiem orgāniem. Tā. Tātad. Tā, tikai veidu.
šajā teikumā. Tā. Ūdens. Nebūs. Kas šis būs? Kas būs tā? Kas būs par vārdu? Tātad. Un apstākļu vārds šajā teikumā. Tā ūdens labvēlīgi izdarbojoties uz iekšējiem orgāniem. Iekškaļi. Padomā. Tātad. Vārds. Tu teici. Labvēlīgi būs nozīme veida. Ja parunājoties ar burvju avotību, tā ūdens sākot dzimti virmot un cilvēkam vienmēr pazūdot nelāgas sajūtas. Vienmēr laika. Tātad vienmēr laika. Un vēl šajā teikumā apstākļu vārdus, kurš ievēroja klases. Tātad nelāgas sajūtas. Nebūs. Tātad kas būs šis nelāgās? Nelāgās. Būs šīs vārds. Tātad, bet apstākļu vārds klase varbūt var palīdzēt. Jūs ievērojāt? Ja parunājoties ar burbuļavotību, tā ūdens sākot dzigri virmot, un cilvēkam vienmēr pazūdot nelāgas sajūtas. Dzigri. Un kas būs šis dzigri? Veida apstākļu vārds. Tā. Tālāk. Cilvēku veselību ļoti ietekmē ūdens. Tātad apstākļu vārds ļoti. Un kas būs šis apstākļu vārds? Nebūs. Būs ļoti. Tad būs veida apstākļu vārds. Vārds. Paldies. Kārtīgs un gaisa kvalitāte, tādēļ lauku ļaudis bieži ir veselīgāki. Paldies. Apstākļu vārds. Tādēļ un bieži būs laika. Nebūs. Bieži. Tādēļ kā veida apstākļu vārds. Paldies. Iemetīs. Cauri Latvijai un Skaistkalnes uz Bārbeli, tālāk uz Salaspili, zem Daugavas un prom uz Pērnavu, plūst liela Pazemes upe. Tātad būs apstākļu vārds. Būs apstākļu vārds zem. Padomājiet, apstākļu zem. Tātad kādus apstākļu vārdus jūs atradāt šajā grupā? Nolasīšu vēlreiz. Cauri Latvijai no Skaistkalnes uz Bārbeli, tālāk uz Salaspili, zem Daugavas un prom uz Pērnavu plūst liela Pazemes upe. Tātad apstākļu vārds tālāk. Tas būs vietas apstākļu vārds. Vēl varbūt kādu apstākļu vārdu ievērojām. Zem būs apstākļu vārds. Ja šis būs tātad prom, apstākļu vārds ar kādu nozīmi? Ar vietas nozīmi. Tālāk. No tās mūžam izticēs avoti. Mūžam laika. Mūžam nebūs laika. Tātad mūžam būs laika. Nebūs laika apstākļu. Būs veida apstākļu vārds. Paldies. Visur Latvijas burvos atrodamas dziednieciskas dūņas. Tā
Tātad apstākļu vārds visur. Paldies. Augi, no kuriem dūņas veidojušās, auguši pirms 2000 gadu. Tātad. Tātad šajā teikumā būs apstākļu vārdi? Nē. Šajā teikumā nebūs. Toreiz daba nebija tik piesārņota. Toreiz laika nozīme. Un tā varbūt šajā teikumā būs nebija. Tātad. Kas būs vārds nebija? Būs apstākļu vārds? Tā, padomājiet. Nosīšu vēlreiz teikumu. Toreiz daba nebija tik piesārņota. Toreiz bija laika apstākļu vārds. Tā. Tik. Mēra. Būs mēra apstākļu vārds. Tā. Nošu tālāk. Vīta vairāk sagandēta pēdējos gados. Tātad apstākļu vārds. Vairāk. Un tas noteikti izskatīs nozīme. Mēra. Kādēļ šodien ēdam pārtiku, kurā ir daudz ķīmisku vielu? Tātad apstākļu vārds. Kādēļ cēlot un daudz būs mēri. Paldies. Vai gribam tīši bojāt veselību? Tātad apstākļu vārds. Tīši. Tas izteiks veidu. Tā. Jābūt ļoti apdomīgiem un nesināt. Ļoti būs mēra, būs veida. Paldies par darbu. Tā. Tālāk. Jūs apsēdieties savās vietās. Grāmatā 294. lapas pusi. 292. lapas pusi jums bija mājas darbs. 195. lapas pusi. 250. uzdevums, kurā jums bija jāanalizē 8. līdz 12. teikumam. Tātad 4 teikumi. Nāksiet pie tābeles, uzrakstīsiet teikumu, rakstīsiet schēmu, noteiksiet apstākļu vārdu nozīmes, un klase tālāk analizēs teikumus no 13. līdz 16. Tātad mājas darbs. Lūdzu, nāc pirmo teikumu pie tābeles. Jā, no 8. teikuma raksti šajā tābeles daļā. Tātad otru teikumu, 9. Raksti teikumu. Ar schēmu raksti, ja? Un apstākļu vārdus. Tātad nākošo teikumu. Lūdzu, nāc pie tābeles, blakus. Tātad ir vieta. Tā, nāc uz 10. 11. teikumu. Un 12. teikumu pie tādas nākot tu. Tā. 11. nāc. Šeit raksta. Ja? Nāc šeit, ja?
Tātad klasē 13. līdz 16. teikums. Tad uz šīm 7 lapām, ko es izdarījusi. Uzrakstīt lūdzu šīs dienas stundas vērtējumu. Kas jums šajā stundā patika? Ko jūs apguvāt? Un ko jūs vēlaties iemācīties? Ja? Novērtējiet šo stundu. Kas jums patika? Ko jūs rāci ļauzums? Jā. Ko jūs šodien apguvāt? Un ko vēl varētu jūs iemācīties? Mājas darbā mums būs teikumi 13. līdz 16. Jāturpina, ja? Tātad paldies par šo stundu.